Jā, sveicināti. Mans vārds ir Roberts Otomers. Esmu luterāņu mācītājs trijās draudzēs, vecumnieku, Valles un Bārbels draudzēs. Un esmu arī Bauskas iecirkņu prāvests. Un šodien mēs turpināsim mūsu pārdomas katehismu kursā. Un šodien mūsu tēma ir, kāpēc Jēzus? Ir taču tik daudz citas reliģijas un ticības. Iepriekšējā reizē mans kolēģis Vilnis dalījās pārdomās par ticību, un šodien mēs šīs pārdomas turpināsim tālāk, tieši konkretizējot, kāpēc tieši Jēzu būtu tā labākā izvēle, uz kuru skatīties. Un man nāk prātā kāda anekdota no svētdienas skolas, kas, man liekas, ļoti labi ilustrē to, kāpēc vispār Jēzum ir tik svarīga loma. Un tas ir stāsts par to, kā svētdienas skolas skolotāji uzsāk kādu nodarbību, un viņi vaicā bērniem, kas tas tāds ir. Mazs ar kuplu asti lēkā pa kokiem, grauž riekstus. Un tad kāds puisītis paskatās uz skolotāju un saka, vispār jau izklausās pēc vāveres. Bet tā kā jūs to skolotāji sakat, tad tas noteikti būs Jēzus. Un man liekas, šī anekdota, kaut gan droši vien tas ir reāls notikums, ļoti labi ilustrē to, cik svarīgu vietu vispār baznīcā ieņem Jēzus persona. Un patiesībā arī man savā laikā, kad vispār pirmoreiz saskāros ar kristiešiem un ar baznīcu, bija šis jautājums, kāpēc man tieši būtu jāpievēršās Bībelei, un Jēzum ir taču daudz citas reliģijas. Un tad arī kādā brīdī es sāku šo jautājumu pētīt vairāk. Un tas, kas mani pārsteidza, bija tieši Jēzus persona. Cik tā ir ļoti atšķirīga no pārējās reliģijās sastopamajām reliģiskajām būtnēm. Un par to arī gribēju šodien padalīties ar jums. Kā tad vispār mēs varētu pasakīt, kas ir reliģija? Es tā pavisam vienkāršoti mēģināšu to saviem vārdiem pasakīt, ka reliģija ir cilvēka mēģinājums pašam izskaidrot ar garīgo pasauli, ar kādu reliģisku uzskatu kopumu. Un šodien pasaulē mums ir jau patiešām saradušies ārkārtīgi daudz reliģijas, un tās ir arī ļoti dažādas pēc sava veida, uzstādījuma. Ir reliģijas, kurās ir ļoti daudz dievu, tad ir pat tāda reliģija, kurā vispār nav dieva. Un tad ir tādas reliģijas, no kurām visvairāk izceļās, protams, ka kristietība, kurā ir tikai viens dievs. Bet atgriežoties pie tā jautājuma, galvenā mūsu šīs dienas tēmā, kāpēc tieši Jēzus, kas gan viņu padara unikālu un atšķirīgu no pārējiem? Un pirmā lieta, kas varbūt uzreiz ielec acīs, ka ja daudzās citās reliģijās mēs redzam, ka cieši tikai cilvēki, un dievi ir kaut kur nesasniedzami, augstu un tālu. Un viņi šeit var zemes nākotnes, ja kāds arī nonācis, tad viņš nepiedzīvo ne sāpes, ne ciešanas, ne bēdas, bet ir nācis valdīt un skaldīt. Tad kristietība patiešām izceļās ar to, ka Dievs nonāk cilvēka vidū un arī cieš cilvēkiem līdzi, un cieš pat īstenībā ļoti apbrīnojami lielā veidā. Un pirmajā brīdī tas varētu likties kā tāds liels kristietības vājums, bet tad, kad paskatās un iedziļinās tajā, tad tu ieraugi, ka patiešām tas ir īstenībā viens no kristietības lielākajiem trumpiem vai ieguvumiem. Un kāpēc vispār Jēzus bija nācis šai pasaulē? Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, jo tik ļoti Dievs šo pasauli ir mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet gan lai pasaule caur viņu taptu glābta. Un Jēzus patiešām ir unikāla persona. Ticības tēva pat sacīja, ka viņš ir dievcilvēks. Tātad Dievs un cilvēks vienā personā. Un nevis pusdievs un puscilvēks, bet 100% Dievs un 100% cilvēks. Vēl viena lieta, kas kristietību padara atšķirīgu no pārējām reliģijām, ka kristietība ir izteikti vēsturiska reliģija. Ja citās reliģijās mēs redzam, ka nav tas būtiski, vai tie reliģiskie teksti, kas ir pierakstīti, vai tie ir reāli notikušies vai nē, un tur var būt daudz skaisti attēlojumi un stāsti, bet lielākā daļa no tiem
patiešām nav vēsturiski, un mēs arī saprotam, ka tie nav vēsturiski. Bet savukārt tad, kad Bībeli mēs lasām, tad mēs lasām par reāli vēsturiskiem notikumiem, kas ir notikušies, kas ir bijuši. Un par to, ka Jēzus ir dzīvojis šeit virs zemes, staigājis tāpat kā mēs šodien, par to apliecina ne tikai Bībele, bet arī vairāki avoti ārpus Bībeles. Piemēram, viens no ļoti pazīstamajiem jūdu vēsturniekiem, Jozefs Slāvijs, raksta tā. Tajā laikā dzīvo Jēzus, gudrs cilvēks, drīkst viņu vispār saukt par cilvēku, jo viņš bija brīnišķīgu darbu darītājs, tādu cilvēku skolotājs, kas patiesību uzņem ar prieku. Viņš piesaistīja daudz jūdu un daudz pagānu. Viņš bija Kristus. Un kad Pilāts mūsu vadītāja ietekmē notiesāja viņu uz nāvi pie krusta, tad tie, kas viņu mīlēja sākumā, viņu nepameta, jo viņš tiem parādījās atkal dzīves 3. dienā. Kā dievišķie pravieši to un 10 000 citas brīnumainas lietas par viņu jau bija pareģojuši. Un kristiešu cilts, kas tā nosaukta viņa dēļ, nav izzudusi līdz šai dienai. Citāta beigas. Tad mēs redzam, ka Jozefs Slāvijs apraksta patiešām to, kā Jēzus šeit virs zemes bija bijis. Viņš bija brīnumains, neparasts cilvēks, brīnumains darbus darīja un piesaistīja daudz sekotājus gan no jūdu, gan no pagānu vidus. Es tā domāju, kas gan būtu cilvēkiem arī tā viegli pieejams avots, kur pārbaudīt. Varat kaut vai interneta enciklopēdijā, Wikipēdijā iegooglēt par Jēzu, kas tur ir sacīts. Un mēs varam lasīt tur tā. Jēzus Kristis dzimis no 5. līdz 2. gadam pirms mūsu ēras un miris no 30. līdz 33. gadam. Zināms, kā Jēzus no Nācaretes, Jēzus Nācarietis, pestītājs, Dieva dēls, arī cilvēka dēls, kas ir centrālā figūra kristietība. Un lielākā daļa kristiešu baznīca viņu pielūdz kā Dieva dēlu un Dieva vārdu un gribas iemiesojumu. Un tur apakšā ir parakstīta vesela rinda ar dažādiem Bībeles pēcniekiem un vēsturniekiem, kas tad arī šajās laika posmās ir ierindojuši Jēzus dzīves laikus. Tāpatās arī kādi citi nekristīgu reliģiju pārstāvi par Jēzu ir izteikušies ļoti celsmīgi. Piemēram, rabīns Haimans Enelovs raksta tā. Jēzus ir kļuvis par visslavenāko, visvairāk studēto un visiedekmīgāko personu visā reliģiju vēsturē. Vai maz ir iespējams aplēst Jēzus ieguldījumu? Cilvēces vēsturē nav bijis neviena, kas būtu parādījis tik daudz mīlestības, sniedzis tik daudz mierinājumu, paveicis tik daudz laba un iedvesmojis citus tik daudz cerības un prieka kā viņš. Daudz ir bijis izcili un labestīgi cilvēku, bet tik dziļas ietekmes uz citiem nav bijis nevienam. Jēzus ir kļuvis par izcilāko personību cilvēces vēsturē. Citāta beigas. Tad vēl man uzmanību piesaistīja arī tāda eksotiska, priekš mums latviešiem vīra, kā Mohameda Gandija izteikuma par Jēzu, kurš pēc savas būtības bija hinduismu piekritējis, bet viņam ļoti arī simpatizēja Bībele un Jēzus sacītais. Un viņš izsakās par Jēzu tā. Es nezinu nevienu, kas cilvēces vēsturē būtu paveicis vairāk par Jēzu. Nav šaubu, ka kristietība kā tāda ir laba. Bet pēc tam viņš piebilda, diemžēl nevar to pateikt par jums kristiešiem, jo jūs nedzīvojat saskaņā ar kristietības mācībām. Jā, patiešām pēc šī novērojuma kaut kur Gandijam var pievienoties, ka nevienmēr patiešām visi tie, kas sauc sevi par kristiešiem, arī dzīvo un iemieso visas Jēzus mācības. Gandijam patika studēt Bībeli, un viņš arī bija ietekmējies no Jēzus mācības, un īpašs uzsvars viņam patikās pie Jēzus pazemību un piedošanu. Patiešām Jēzus persona var pārsteigt. Tad, kad mēs lasām Bībeli, mēs redzam, ka viņam bija cilvēcisks ķermenis, kas bija noguris, izsalcis,
Viņš piedzīvo arī cilvēciskas emocijas, kas mums visiem ir pazīstamas, kā dusmas, mīlestība vai bēdas. Tāpat izgāja cauri arī tādām pieredzēm, kas mums pazīstamas, kā kārdināšana, kā mācīšanās, strādāšana, cīņa par to, vai paklausīt vai nē. Un tad, kad lasa par viņu svētajos rakstos, diezgan pamatoti paceļās jautājums, vai viņš patiešām ir tikai cilvēks. Tad, kad es uzdevu jautājumu arī pats sev, kas būtu tas iemesls, kāpēc man būtu jāizvēlās par labu kristietībai, viena no tādām lietām, kas man pievērsa lielu uzmanību, bija tas, ka citas reliģijas lielā mērā ir nacionālas reliģijas. Un ka vienīgā izteikti globālā reliģija ir kristietība. Piemēram, ja mēs skatāmies hinduisms, 96% šīs reliģijas sekotāji ir indieši. Jūdaisms, lielākā daļa sekotāji jūdi. Islāms, lielākā daļa šīs reliģijas sekotāji ir arābi. Grieķu mīti, grieķi. Bet tad, ja mēs skatāmies uz kristietību, tad jau pašā Mateja evaņģēlija noslēgumā mēs varam redzēt to iemeslu, kāpēc kristietība ir izteikti globāla reliģija. Jo Jēzus sacīja saviem mācekļiem, atvadoties no viņiem debesbraukšanas dienā, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, un tās mācīdami turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis. Un ja šodien mēs skatāmies uz pasaules kartes, jā, būs kādas valstis, kurās citas reliģijas ir dominējošas, bet nav tādas valsts uz šīs zemes, kurā nebūtu kristīgās baznīcas un kurā nebūtu kristieši. Un pēc dažādu enciklopēdiju datiem kristietība ieņem pirmo vietu starp pasaules reliģijām pēc sekotāju daudzuma. Pēc Wikipēdijas datiem tie ir 2,2 miljārdi sekotāji visā pasaulē. Un tad tuvākā nākamā ir islāms ar 1,6 miljardiem, kuriem arī ir kopīgas saknes ar kristiešiem, proti vecā derība. Un tad ir hinduisms ar 1 miljārdu, un pēc tam nākamās reliģijas jau vairs nav skaitāmas miljardos, bet gan miljonos. Un Jēzus patiešām arī ienākot šai pasaulē ir izmainījis ārkārtīgi daudzas lietas. Un viena no šādām lietām ir tas, kā cilvēks skatās uz laika ritējumu un vēsturi. Nenoliedzam, ka līdz Jēzum lielākoties pasaulē pastāvēja uzskats, ka vēsture ir kā tāds ciklisks riņķis, kas iet uz riņķi, un tam nav ne sākuma, ne gala. To mēs varam redzēt arī pie ķīniešiem, kur ir 12 gadu ritējums ar dažādiem zvēriem, kuri atkārtojas un uz riņķi iet. Bet tieši ar Jēzus ienākšanu nostabilizējās uzskats, ka šai pasaulē ir kāds noteikts sākums un arī noteikts gals, kā tāda lineāra plūsma. Un interesanti, ka arī mēs šodien gadus lielākā daļā pasaules skaitam tieši pēc Jēzus piedzimšanas. Un, lai cik tas jocīgi arī neizklausītos, visiem pasaules varenajiem, tad, kad viņi no šīs pasaules ir atvadījušies vai atvadīsies, viņiem tiks pielikts gadskaitlis pēc Jēzus piedzimšanas, kas norāda uz to, kā mūsu ticības tēvi ir sacījuši, ka viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, kuru priekšā arī visiem pasaules varenajiem reiz būs jādod savu atskaiti. Piemēram, Nērons nomira 68. gadā pēc Kristus dzimšanas, Napoleons 1821. Staļins 1953. Un tā mēs varētu turpināt arī par visiem pasaules varenajiem. Jēzus arī bija ļoti atšķirīgs ar savu raksturu, atšķīrās no daudziem citu reliģiju dieviem. Daudzās citās reliģijās mēs redzam, dievi atklājās kā tādi bargi soģi, kur viņu labvēlība var izpelnīties ar kādiem labiem darbiem un pielabināšanās viņiem ar upuriem. Tieši kristietība atšķirās vai izceļās ar to, ka Dievs tur sevi atšķir kā mīlestības dievu. Senajā pasaulē neviens nesacīja, es mīlu zemu vai es mīlu Bālu. Neviens tā nedomāja.
Bet kristiešiem daudziem šodien, vairāk gan jaunajās kustībās, ir pierasts tāpat emocionāli izteikties: es mīlu Jēzu, vai es mīlu Dievu. Un to, ka mēs domājam par Dievu kā par mīlestības pilnu Dievu, to patiešām ir atnesis Jēzus šai pasaulē. Nav neviena cita cilvēka pasaules vēsturē, par kuru savu dzīvību būtu gatavi tik daudz cilvēku atdot brīvprātīgi. Reiz es lasīju, bet nevaru atcerēties, kas tas bija par tādu avotu, kur šī avota autors apgalvoja, ka līdz Jēzum Kristum pasaulē lielākā enerģija bija atriebība. Es tev, tu man. Un viens arī no apmēram Jēzus laika tādiem ievērojumiem kareiviem, Konans Barbars, kad viņam bija vaicājuši, kas ir labākais dzīvē, viņš sacīja: sadzert vīnu ar saviem draugiem un sašķaidīt smadzenes saviem ienaidniekiem. Un tad iedomājieties, šajā pasaulē ienāk Jēzus, kurš māca kaut ko pilnīgi pretdabisku – mīlēt cilvēkus. Un mīlēt pat savus ienaidniekus, kurš kaut ko tādu vispār var iedomāties. Jā, un patiešām Jēzus ir atnesis šai pasaulē šādu beznosacījumu mīlestības ideju, piedošanas ideju, pašupurēšanās ideju. Un mēs redzam, ļoti liels un nozīmīgs motīvs daudzās citās reliģijās ir sava labuma meklēšana. Ka es pielabinos dieviem, lai no viņiem iegūtu kādu labumu sev. Tad savukārt tieši kristietībā mēs redzam tādu uzsvaru uz tuvākā mīlestību. Un kur Jēzus pats parāda šo abrīnojamo piemēru, atdot sev visu cilvēcei. Bieži vien viņš kalpojot cilvēkiem bija tik ļoti noguris, ka vakarā viņam nebija vaļas vairs ar cilvēkiem runāties lielā pārguruma dēļ. Un arī savas dzīves noslēgumā viņš miestot pie krusta, ka ļaudis viņu zaimoja un par viņu ņirgojās, viņš lūdza par viņiem Dievu, sacīja: Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko tie dara. Un arī mēs kaut kādā ziņā varētu arī visus baušus savilkt kopā, kā Jēzus pats to ir mācījis: tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu, un savu tuvāko kā sevi pašu. Un tieši kristieši pasaules vēsturē ir izcēlušies ar daudz tādām iniciatīvām, kuras centrā ir mīlestība pret Dievu un pret tuvāko. Veco ļaužu pansionāti aizsākās tieši kristiešu vidū, jo viņi droši vien reiz atcerējās Jēzus sacītos vārdus, ko viņš sacīja pie krusta savam māceklim Jānim, lai viņš parūpējās par viņu māti. Pirmā slimnīca droši vien aizsākās tāpēc, ka kādi kristieši atcerējās Jēzus sacītos vārdus: ne veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem. Pirmo slimnīcu nodibināja svētais Benedikts 6. gadsimtā, un uz šīs slimnīcas virsū bija sarkanais krusts, kas norādīja uz Jēzu un palīdzību cilvēkiem. Pirmās vergu atbrīvošanas kustības, pirmās sieviešu līdztiecība kustības, bāreņu nami, pensijas un pabalsti ir aizsākušies tieši kristīgā vidē. Un pat pie izglītības ļoti daudzās valstīs, kur valsts nav spējīga pievērsties pietiekami izglītībai, kā piemēram Āfrikā, ļoti daudz, kur kristieši ir tie, kas dibina pirmās skolas, pirmās universitātes. Un interesanti, ka pat līdz 2. pasaules karam vairāk kā 90% dažādu universitāšu Eiropā ir dibināts Jēzus Kristus vārdā, kas norāda uz to, cik liela ir bijusi viņa ietekme pasaules vēsturē. Patiešām kristietība izceļās ar Jēzu Kristu, ar to, kāds viņš ir. Un viena, man liekas, no centrālajām lietām, kas kristietību padara patiešām diametrāli pretēju un atšķirīgi no pārējām reliģijām, ir uzsvars uz ticību. Ja daudzās citās reliģijās mēs redzam, cik ļoti liela nozīme ir labajiem darbiem, tad, ja kāds uzcītīgi lasīs svētos rakstus, nevarēs paiet garām tam, ka Bībelē ir ārkārtīgi liels uzsvars uz
ticību un piedošanu. Gribēju nocitēt no Korāna sūra 23. sākot no 102. panta. Tiesas dienā tie, kuru svaru kausa būs smags no labajiem darbiem, būs laimīgi, bet to, kuru svaru kausa būs viegls, pazaudēs savas dvēseles un paliks ellē uz mūžīgiem laikiem. Un tagad citēšu Bībeli no apustuļa Pāvela vēstules Efeziešiem. Jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā. Tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Mēs redzam, vienā reliģijā izcelti darbi, un tā patiešām tas ir ļoti daudzās reliģijās, bet kristietībā mēs redzam pilnīgi pretēji, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā. Tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Kristus jūsu vietā par jūsu grēkiem ir nomiris. Un vēl jau vairāk tas mums liek pievērsties Jēzum, kā tādai ļoti neparastai personai. Es atceros, kā es pats pirmo reizi, kad sāku lasīt Bībeli, es līdz 17 gadu vecumam biju pilnīgs Dieva noliedzējs. Pat karojošs ateists. Katram, kurš sacīja, ka viņš tic Dievam, es viņu saucu par muļķi. Bet tad, 17 gadu vecumā, es aizbraucu uz kristīgu nometni, pats nezinādams, ka tā ir kristīga nometne. Un šajā nometnē tie cilvēki, kas tur bija, man salauza ļoti daudz stereotipus par baznīcu. Un vēlāk pēc šīs nometnes tas radīja arī manī interesi pašam tad lasīt Bībeli un mēģināt noskaidrot, kas tad tos cilvēkus ir padarījis tādus, kādi viņi ir. Un kad es lasīju, un es sāku tieši ar jauno derību, kuras centrā ir Jēzus Kristus un evaņģēlija, man ļoti pārsteidza Jēzus mācība. Man likās, jā, viņš patiesi nav no šīs pasaules. Kurš gan sacītu, ja tev sit pa vienu vaigu, pagriez otru vaigu? Un tas ir absolūti nedabiski. Pasaulē, ja tev sit pa vienu, vajag dot pretī. Bet tad, kad Jēzus kaut ko tādu pateica, tas man lika domāt. Un lika uzdot jautājumu, vai viņš patiešām ir tikai cilvēks. Un mēs redzam, ka visu ticīgo, visu kristiešu ticību un pārliecību cauri gadsimtiem ir bijusi, ka viņš nav tikai cilvēks vien. Ka viņš ir Dieva dēls. Un to mēs redzam visās senajās ticības apliecībās apliecināt, ka viņš ir Dieva dēls, Jēzus Kristus. Un arī svētajos rakstos mēs varam redzēt, ka ir tādi ļoti neparasti apgalvojumi, ko Jēzus par sevi pasaka, kas liek domāt, ka viņš patiešām ir kas vairāk nekā tikai cilvēks, ka viņš ir pats Dieva dēls. Piemēram, Jāņa evaņģēlijā ir vairāki tādi es esmu apgalvojumi, kur Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Es esmu pasaules gaisma. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāks pie tēva kā viens caur mani. Un tie patiešām liek domāt, kas gan tu esi, jeb ko tu par sevi saki. Un liek domāt par to, ka viņš patiešām ir Dieva dēls. Tad bija arī kādi viņa netieši apgalvojumi, ka viņš var piedot grēkus, vai ka viņš reiz nāks tiesāt visu šo pasauli. Un bija arī vietas, kur viņš sevi sauca gan par Dieva dēlu, gan par cilvēka dēlu, gan arī pavisam atklāt saviem mācekļiem pavēstīja, ka viņš ir Mesija vai glābējs. Viens no izcilajiem kristīgajiem autoriem, Klaivs Staples Lewis, vienā no saviem gara darbiem, kas ir tulkots arī latviešu valodā, vienkārši kristietība, raksta tā. Tas, kurš ir tikai cilvēks un saka to, ko teica Jēzus, nevar būt tikai ievērojams morāls skolotājs. Viņam ir jābūt vai nu trakam, vai nu patiešām šis cilvēks bija un ir Dieva dēls. Un patiešām, ja mēs ieklausamies un pārdomājam to, ko Jēzus saka, tas liek mums aizdomāties, vai nu viņš ir traks, vai nu viņš patiešām ir Dieva dēls. Jo viņa mācība patiešām bija pārcilvēcīga. Viņš darīja daudz brīnums. Viņa raksturs, atšķirībā no daudziem citiem cilvēkiem, bija nemainīgi labs. Nevienu grēku viņš savas dzīves laikā neizdarīja. Un viņš piepildīja visas vecās derības pravietojumus par sevi, un beigu galā viņš pat uzvarēja nāvi. Un tam, ka viņš augšām cēlās, ir arī svētajos rakstos daudz apstiprinājumu vai pierādījumu.
Patiešām, tad, ja kādā tiesā nonāktu kāda lieta, cik vajadzētu saskanīgu aculiecinieku stāstus, lai varētu kādu cilvēku notiesāt? Pietiktu ar 2 vai 3. Bet Jēzus pēc savas augšām celšanās 40 dienu laikā līdz debesu braukšanas dienai vairāk kā 10 reizes parādījās dažādu mācekļu skaitam. Gan Marijai Magdalēnai, gan Pēterim, gan 2 mācekļiem, kas muka prom no Jeruzālemes, gan 10 mācekļiem, gan vienā reizē pat veseliem 500 cilvēkiem vienlaicīgi. Un patiešām mēs redzam, tā viņa ietekme ir bijusi grandioza uz šo pasauli un ir atstājusi ļoti daudz arī ietekmes, ļoti daudz dažādās sfērās. Bet kāpēc mums tas ir tik svarīgi zināt, ka viņš bija ne tikai cilvēks vien, bet arī Dieva dēls? Jo tad, kad viņš nomira pie krusta, viņš, kurš pats nekādu grēku nebija darījis, un kad viņam tika uzlikts arī viņa vainas apliecinājums virs krusta, Jēzus Nācerietis Jūdu ķēniņš. Ko gan mums tas palīdzētu, ja viņš būtu tikai cilvēks? Tā būtu skaista, kaut kādā ziņā nāve, tādā ziņā, ka mēs varētu daudz no tā iedvesmoties par pašupuri un pašaizliekšanos. Bet ja viņš nebūtu Dievs, tad šis upuris mums nedot neniek. Bet tā kā viņš ir Dieva dēls, tad šis upuris ir derīgs uz visiem laikiem, visiem cilvēkiem, gan pirms Jēzus dzīvošiem, gan arī līdz šai baldienai. Un par to vairāk pavēstīs arī nākamajā nodarbībā arī bīskaps Rinalds par Jēzu un ko tieši dod mums viņa dzīve un viņa nāve. Bet kopā savelkot, kas tad tieši Jēzu ir tāds īpašais atšķirībā no citām reliģijām? Un tur varētu vairākas lietas arī uzskaitīt, kas mani pārliecināja par labu Jēzu. Ja citās reliģijās citās reliģijās bieži vien cieš tikai cilvēks, tad kristietībā Jēzus, Dieva dēls, cieš līdzi. Ja citās reliģijās bieži vien Dievi ir kaut kur nesasniedzami tālu, tad kristietībā Dieva dēls nonāk cilvēku vidū un piedzīvo ārkārtīgi daudz tās pašas lietas, ko mēs cilvēki. Ja citas reliģijas ir nacionālas, tad kristietība ir patiesi vienīgā izteikti globālā reliģija. Ja citās reliģijās bieži Dievi atklājās kā bargi soļi, tad tieši kristietībā visvairāk no citām reliģijām Dievs atklājās kā mīlestības pilns Dievs. Ja citas reliģijas ļoti liels uzsvars ir uz labajiem darbiem, tad kristietība ir patiešām vienīgā, kur izteikts izsvars ir uz ticību un uz grēku piedošanu, kur tiek mantota caur Jēzus upuri. Ja citās reliģijās liels uzsvars ir uz sava labuma meklēšanu, tad kristietība gluži pretēji ved mīlestībā pretī Dievam un tuvākajiem. Un noslēgt gribētos ar šiem vārdiem, kas, man liekas, ir viena no centrālajiem vārdiem, domājot par Jēzu un kristietību. Jo tik ļoti Dievs šo pasauli ir mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Šīs lietas, ko jums līdzdalīja man reiz, palīdzēja nosvērties par labu kristietībai un par labu Jēzum Kristum. Es ceru, ka arī jums tās būs noderīgas un svētīgas.